Ceturtais no šīs mācītāja plejādes, ar ko gribētu šodien iepazīstināt, ir Kārlis Valdemārs Beldavs, arī Tērbats universitātes beidzējs. Lielaucē nokļuva pēc tam, kad bija kalpojis vairākās draudzēs Vidzemē un Pēterburgā. 1907. gadā viņu par Zakranoviča pēcteces Lielauces draudzes gana lomā izraudzījās Lielauces muižas īpašnieks, Pēterburgā dzīvojošais grāfs Konstantīns von der Pālens. Liks, kā tad tā, Beldavam, kuram nāca līdz jaunlatvieša slava, un Vidzemē tādēļ ne ārējušos, ne Apukalnā nepiešķīra viņam mācītāju vietu. 1905. gada revolūcijas apspiedējs Pālens Lielaucē izraudzījās tieši Beldavu. Bet vēsture bija apmetusi savu loku. Meklēdams darbu, Kārlis nonāca Pēterpulī, kur strādāja par mācītāju Sandera adjunktu pie Latviešu bēgļu baznīcas un arī par vācu valodas virsskolotāju. Viņš kļuva par superintendanta Pengu adjunktu pie vācu draudzes, apceļoja Vāciju, piedalījās diakona sagatavošanas iestādes izveidē Pēterpulī, un tas viss viesa uzticību grāfā Pālenā. Un Lielaucē Beldavs līdzās draudzes mācītāju pienākumiem jau uzņēmās vēl virkni citu pienākumu. Izdeva mēnešu rakstu draudzes vēstnecis, dibināja Vecauces evaņģēlisko jauno vīriešu biedrību, iekārtoja draudzes telpas ar biblioteku un noturēja dažādas sanāksmes. Tāpēc pirmās tādas latviešu draudzē. Viņš ir daudzu rakstu un vairāk grāmatu autors, un vēlāk jau pēc Lielauces perioda iesaistījies politikā, bija 3. un 4. Saimas deputāts no Kristīgi Nacionālās savienības un dedzīgākais tā sauktās mācītāju frakcijas pārstāv. Un pat īstu brīdi viņš bija izglītības ministrs. Un savu dzīves uzdevumu Beldavs bija formulējis šādos vārdos. Savai tautai piederēt, savu tautu celt saulītē, to es gribēju. Saules mūža nodrošinās mūsu tautai pilnīga atgriešanās pie Dieva un garīga atzimšana, ko ierosina un veids Dieva gars. Beldavs bija arī dzejnieks, un ir zināmas tikai tās viņa reliģiskās dzejas, kas ir tapušas Lielauces laikā. Dažas uzņemtas dziesmu grāmatā Dievs dziesma man, un tūdaļ skanēs viena, kur pasaules slavenam korālim viņš Lielaucē dzīvodams sacerējis vārdus latviešu valodā. Šis pasaules slavenais korālis ir tāds, ko jūs arī noteikti esat dzirdējuši, ja vien esat skatījušies filmu Titaniks. Kad kuģis Titaniks grima, orķestra muzikants stāvēja uz klāja un ar violi atskaņoja šo korāli.